Nu, labdien! Šeit mums norisinās Jelgavā adaptētais biatlons. Nu, tas ir tā kā biatlons īstais, kur ir slēpošana, šaušana, bet mēs esam adaptējuši viņu divos veidos. Pirmkārt, esam adaptējuši distanci, kas ir daudz mazāk un kas ir pieejama, tā teikt, ka jebkurā pilsētā ir stadions, kuru var vienkārši noblietēt, ieslēpot un var slēpot pa stadionu. Nav jāiet uz mežu un jebkurā pilsētā to var teikt darīt. Un otra lieta, ko mēs adaptējuši, ir šaušana. Viņam biatlonā katrs nes savu šauteni līdzi savus muguras. Bet mūsu gadījumā mēs šeit uz vietas ir šautenis, jā, un tās šautenis tiek izmantots nevis ar skrotīm šaujam, bet šaujam ar krāslu lodītēm, ar paintball, kas arī ir diezgan populārs, tā kā ir iespējams jebkurā Latvijas vietā dabūt. Līdz ar to izdomājam, tas tāds interesants sporta veids, ko ziemā cilvēkiem pamēģināt un pasportot svaigā gaisā. Šogad mums bija 18 dalībnieki, kas ir apmēram tā kā visus gadus, apmēram ap to skaitlis arī grozās tā. Bet mums ir šodien ir viesi gan no Rīgas, man liekas, 2 cilvēki, gan Tērveta, gan no Dobeles. Jo mums pagājušajā gadā bija posms arī Dobelē, tā kā cilvēkiem, kad iepatikās, un viņi šodien speciāli brauca no Dobeles pat tā kā pasportot. Es esmu Zigmārs no Dalbas ciema, jelgavnieks, pilsētnieks gluži nē, bet šur braucu katru gadu uz šo pasākumu, jo tas tāds aktīvs tuciņš un satikt sen neredzētus draugus. Un beigās, kas kustīgs, tas lustīgs. Nevar jau sēdēt mājās, tāpēc, kad augsts. Konkrēti šodienas disciplīna vairāk tāda kā sprinta disciplīna, jo distance nav gara kā ierasts tautas slēpojumos, maratonos, kā pie Alaugsta vai Madonā Smeceres silā vai, piemēram, Baldonas Riekstu kalnā, bet šeit ir spraiga tā distancīta, salīdzinoši īsa, bet, var visu enerģiju izlikt mazākā laika posmā, un interesanti arī tas, ka tomēr jākontrolē brīžiem ir elpošana, lai varētu sasniegt rezultātus arī šautuvē. Rezultāts to jau tiesneši tūlīt apkopos, bet man paši atskaitēja pašam sev jau tas, ka esmu šeit un tas darbs vai tas prieks ir paveikts un esmu apmierināts ar sevi. Labdien, es esmu no Rīgas un atbraucu šeit kā līdzjutējs baudīt ziemu, sauli, jauko laiku un labas emocijas. Pat tad, ja īsti uz priekšu neiet tā, kā gribētos, tik un tā cilvēki dodās uz priekšu un nepadodās un raujās pretī finišam. Tas ir tā forši un pozitīvi. Šodien bija tik forša diena. Tātad visiem sporta entuziastiem nāk starp.